Varbūt rītumos ir uzlikam. Nā, es neredzu. Redz, kas tur brauc, zin kādus kaut balsts, katrs balsts vienmēr sāk kopas darba galvas, katrs joks ilgstoši tiek no galvas kalts, pēc tam pa 10 reizēm malas mērās ļaut, kam dažs, kam veids galvā šāds būs tukšs stāvs, valsts, viss paliek atturīgs un augsts. Nosvērt idejas, protams, brauc, protams, plauks un rodās, viena otrs teiksim pats sods, bet neviena no tā ir netiek pilnveidot plus kā Dievs, ka tas laikam ir mods un ļaut un grauz. Ja nav ļauts, tad tas droši apkārt vairāk ļaut, pat ir daudz, pietiek ar pāri, un ne te cāri, ne te klāda māra, lai pārēd no valsts vietējo bāru, pa pūstēju pūku. Tas ir kas par rūgu, piedāvājas uzmanībai tagad pirmo rūgu. Tas tik viņš skaidrs, viņš jau nedaudz baidās, jo apkārt skraidi, daudz ūdens slaidās, te aiz rokas rausta, tas atķirēs kaus un uzstājās sauc. Urējums dzird asfaltam iebolot tāls sakinās māt, padis lapas, niekšā izkarās, pats tāds rīt kā rudens vējā lapas, sailīgs kā ejot uz veselīgu klāpu, viņš knap turās, lai nepadīvs, aizvien biežāk sviedri lāpas, tad padīvi un viņš izspiež, es labā paldies šauni, jo kur bērnīgi šāds sabiedrības plāns, kad nokus bija vietas un mammi, un krusmās taļiņu skaņas, tad sakot visādi skaņas, un apsūdzi domas, pa valsts galvas šaudās vēl nedaudz spriedz, un viņš jau sāk raudāt. Un te no rokām kaut kā izlīd glāzi, jo pūles nerīstās skandinās brāļi, piedod čizmas, piekrītā glāzi vai piedod rokas. Valsts un tā visi nomūs. Sakot rokas un čizgās, un tu tevi vēl jānāk pārstoji pa precēm, pa ceļam nevien nestevi, tik štuko kaut varētu paņemt šeit, tas aizstos brīvkās testē un vienīgi teikt stādi. Moši paņemt māci, mērķis pa pāri un būs beigās pa pāri. Ļučīgi, krūtīgi, nevarēs saprast mūsīgi, tad jau labāk grāma koka. Nu, vismaz pusīgi. Ja tu vēl dzirdēt, ka ir tāds stikliņa ampuls, kurš pat desmitās ņem, lai uzturētu sapulci, jau trakā varētu, tad vēl sadūs paralēli skanot šausmas starauji, viņš paņēs 2 bēties, 2-4 tekilas, pa vidām ālu, viņš ņāk ar kolu un rumu. Ja vajadzēs dīdžiem kaut ko stundu, pie krūmas mēģina dungot rumu, un te viņš uzkārtījās uz lietas kaut kā sānis, tā kārtīgi, tik daudz no tevis brāns, un aizies stripīgi, vai kā saka, stripiņi dēļ, tur viss līdzīgi, viņš patīk ar ceļu, pārspēt, lietas kopā augšā, un kā būtu spēj, viņš kaut un draugs tā pēlējās, un valsts nereaģē. Viņš paņem aizās pie krāna, aiz apsuniem un gar sāni, pat apsēt tā. Tas bija lieki. Bet es klāstos šiem pa lielu prieku, viņš nobļāvās šaubu visiem, kas liek. Nezinu, kas makas ir beidzis valsts. Tā, iekšā rietīgs melu, bildu un skaņasēlu, jā, pēc tam nesīgs, Latvija nesīgs gomu, tādu gomu, un pēc daudz laikus viņš nogājas, bet nezinu, tā kā tā skaidrs, lāķis, tā tas neņemās, bija tagad lāķis, pēdējais, viņš man bija ļaus bija, jā, viņš pārķis, pēc tam bija sērija, atņēma no mērija, smirta tā kā muzēs lēns parts mērija, ļauties ar līkumu, šāpēc kā no vērijas čaulai. Citās kā nostās sērija un pats apvērt. Kas tā valkam vainas? Nu, drusku novācies, drusku ietolēs. Tajā precīzi smaids galvas, kas vainas, un kur gan nav redzējis šāda veida ainas.